Kursu kai, gudrība uz maidi, kursu kai. Esiet sveicināti skatītāji, Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma skolēni un skolotāji. Jūs šodien skatāties kursu karu 3. sezonas finālu. Var iedomāties, ka ir jau fināls? Tik ātri laiks paskrēja. Tikko bija 1., tikko bija 2. epizode, tikko bija 3. epizode, un jau ir fināls. Un ar mums ir savākušies stiprākie kursi, kuri šodien cīnīsies par lielo kausu. Klau, tu šodien ļoti skaisti izskaties. Nē, mēs jau vienmēr lieliski izskatāmies. Pareizi. Bet jums varbūt rodas jautājums, kāpēc mums šādi tērpi? No kurienes? No kurienes? No modas. Redzi, bija jautājums. Jā. Šie ir Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma apģērbu dizaina kvalifikācijas darba tērpi. 360. Super. Aplausi viņiem. Tiem autoriem, ja? Autoriem, paldies. Nu jā, tātad, kas mums ir finālā nonākuši? Mums vajag atcerēties. Atcerēties. Jā, pirmā komanda. MO32. Un mums ienāca neliels piedāvājums no vienas komandas, ka ja viņi uzmetīs, viens no dalībniekiem uzmetīs sānu kūleni. Sānu kūleni gaisā? Gaisā, jā. Tad viņi saņems 70 punktus. Izklausās mazliet negodīgi, bet komisija apstiprināja. Tā kā mēs ļoti gribam redzēt. Mēs gribam redzēt. Aplaus. Ja viņam tas izdosies, tad viņi saņems 70 punktus. Bet Jāni, paga. Kāpēc viņam bija tas kūlens jāmat, ja viņi tāpat uzvarēja? Jā. Apsveicam 3. komandu ar 1. vietu. Jūs nekļūstat finālā, apsveicam. Skolā viss fascinē. Mums ir šausmīgi daudz. Radošā vide man noteikti vislabāk patīk. Radošā vide cilvēki, kas radoši un visi tāda maza komuniņa veidojas. Ja būs viena lieta, ko jūs varētu pamainīt skolā, ko jūs mainītu? Stundu sarakstu mēs viņus taisītu vienādu visām nedēļām, lai viņš nav mainīgs. Es nepiekrītu Albertam šoreiz. Man ļoti patīk tāds mainīgs dzīves stils. Un ko jūs sagaidāt no šīs dienas spēles? Ļoti episku šovu, daudz smieklīgas atbildes, situācijas un es negaidu, es saku, mēs uzvarēsim. Te ir skaidra uzvara. Bez jautājumiem. Bet te būs tāds prikols kā Latvija pret Kanādu. Mēs esam katru gadu, 2 gadus pēc kārtas mēs esam nonākuši pēdējā vietā, bet es jūtu, ka šis ir mūsu gads. Tas tā kā speciāli kā pārsteigums. Underdogs vienkārši izsitīsies uz augšu un uzvarēs visu šo šovu. Gatavi uzvarēt, gatavi finālam? Jā, protams. Un tik sit 12. Skaisti. Ir. Īsi un lakoniski. 2. komanda MF11. Kā jūs šodien jūtaties? Mēs optimistiski, fantastiski un uz uzvaru tiecamies. Kaut kā 1. vietu kursu karu 3. sezonas 1. epizodē iegūst MF11. Apsveicam! Man liekas, ir ritīgi forši, kad ļoti daudz var iesaistīties, kad ir daudz opcijas, ko tu vari darīt brīvajā laikā un kā tu vari skolas dzīvē iesaistīties. Un tiešām ir ļoti jauki cilvēki un tu vari justies brīvi un tu tiešām vari izpausties šeit. Jūs uzvarēsiet šajā spēlē? Tas ir ļoti grūts jautājums, jo es nezinu, kam gatavoties, es nezinu, kam man būt gatavai, vai tās būs vairāk tiešām uz gudrību un uz erudīciju, vai tās būs vairāk vienkārši smieklīgas spēles. Es ceru, ka mēs uzvarēsim. Es domāju, ka mums ir iespēja uzvarēt. Es ceru, ka mēs uzvarēsim. Mūsu 3. komanda MO11. Es skatos, ka jums ir papildus spēki arī līdzi. Jā, mums ir 3 burkas tagad. Jā. Ja šī komanda izdzers visu sulu no burkas, viņi saņems papildus 30 punktus. Labi, mēs to darīsim. 3, 2, 1! Labi. Tātad 2. komanda saņem 30 punktus. Labi. Īstenībā tāda tīrā ņirgāšanās sanāca. Jūs tāpat uzvarējāt. Jā, bet
padzērāties gurķu sulu. Tas jūs padzērāties, un tas izskatījās efektīvi. Nē, pipar tas kā veselībai. Te ir forši cilvēki vispār. Gan skolotāji, gan citi cilvēki. Un tāpēc, jā, nāciet mācīties RMT. Ļoti labi skolotāji, kuri pārzina savu lietu. Jā. Varīgi cik šī skola joks, tas ir ļoti jautri iet caur šo skolu. Protams, mēs uzvarēsim. Es uztaisīšu man mammu lepnu. Jā, Es arī uztaisīšu mammu lepnu. Es arī, un tēti arī vispār. Nu, redz, no iepriekšējās epizodes iemācījāmies, ka gurķu sula ir ļoti garšīga. Gurķu sula garšīgi, jā. Vispār tagad mums ir, mēs uzvarējām ar tādu vienreizēju spēku. Un tagad mums ir vesels trīskāršu spēks. Trīskāršu spēks. Un tāpēc mēs par sevi vairāk pārdēvējām par, mūsu komanda vairāk nav tāda, kā mums bija AAA project, bet mums tagad ir AAAG project. Jā, wow. Nu labi. Super, izskatās, ka viss ir gatavi, viss ir iesildījušies. Novēlēsim veiksmi mūsu dalībniekiem un sāksim ar pirmo spēli. Atgādināšu noteikumus. Spēlē kopā būs 5 jautājumi, uz kuriem ir atbildējuši vairāk nekā 100 respondenti no Rīgas mākslas un mediju tehnikuma. Un tika apkopotas un uzskaitītas 5 populārākās atbildes. Dalībnieku uzdevums būs uzskaitīt šīs 5 populārākās atbildes. Mēs nesām dekorācijas uz skatuves un skatījāmies, lai viss būtu tā kā pareizi kadrā, lai nekas netraucētu, lai nebūtu nekā lieka. Skatījāmies, lai viss būtu skaisti. Vai jūs esat gatavi? Protams. Mums ir gatavi. Sāksim. Sāksim. Tātad pirmais jautājums. Kam tu tici? Aiziet laiks. Ticībai. Sev. Raksim Jēzu. Vidos ir. Piec atbildes? Un gigalēni cilvēku palīdz. Man iestiet. Un laiks. Liekam nost rakstāmos. Lūdzu, sāksim ar pirmo komandu. Kam jūs ticat? Mēs ticam Dievam, paši sev, vai vienkārši sev, Gvido, Teķa Jēzum un Lodei. Teķa Jēzum. Un pēc tā tieši sako Lode. Otrā Mums ir sev, Dievam, Sātanam, prezidentam un maģijai. Prezidentam. Prezidentam ir svarīgi. Prezidentam ir jābūt. Un maģijai arī nedaudz. Trešā komanda? Mums ir Dienai, Dievam, sajuka, Jēzum, sev, Gvido un stipendiju komisijai. Stipendiju komisija. Tiešām, viņiem ir jātic. Ir? Labi, esat gatavi otrajam jautājumam. Vienmēr gatavi. Otrais jautājums. Tavs mīļākais deserts? Deserts. Aiziet laiks. Mums tas pašs labs jālikt. Pagaid, nedomāju. Dabīgi kaut kādu augli. Kā mēs to brājam? Nē, tā kā es mūsu visus un tad mēs piedu. Un laiks, liekam, nostrākstāmos trešā komanda. Es redzu. Viņi nevarēs taisīt. Tā, uzklausām pirmo komandu. Kādi jūs varianti? Tātad mums bija siera plate, cielaviņa, braunija, saldējums un Mango! Spēcīgi! Pastāstiet, kas jums ar mango ir? Arī kāpēc tu izvēlējies mango? Tā bija tieši viņa tā kā izvēle. Viņš varēs pastāstīt. Jo mango ir salds, garšīgs, un man vajag mango priekš winterārka. Mango. Mango. Rulē. Otrā komanda. Tā, mums ir šokolāde, kūka, braunijas, cepumi un mafini. Mafini? Jā. Varētu Labi būt. deserti, jā. Trešā komanda. Medus kūka, saldējums, tiramisu un bulciņas. Un tad bija vēl pēdējais, kur mēs sākumā domājām, varētu būt mego pizza. Tad mēs nosvītrojām un ierakstījām kārums. Kārums ieriņš. Zolīdi, jā. Kārums. Mego pizza varētu būt mans mīļākais deserts. Tad tagad dosimies pie nākamā jautājuma. Labi, Henrij.
Kas ir cilvēka labākais draugs? Aiziet laiks. Sievietes? Dievs teica sievietes. Sākumā pirks. Tā teica Dievs. Mana labā roka. Nē. Labi, spriņģis varētu būt. Davai spriņģis. Davai Teic. Bet tu droši viss atbildēs, kāds manam jūti jautāt. Mamma piedod. Man nav mamma. Un laiks. Liekam nost rakstāmos. Pirmā komanda. Mēs pierakstījām suns, kaķis, kā bībelē tika minēts sievietes, pudele un tētis. Sievietes, pudele un tētis. Otrā komanda. Mums ir suns, mamma, stipendija, ķipurs un ēdiens. Ar ķipuru laikam nekad nevar nošaut greizi. Jā, ķipurs ir labākais draugs. Un trešā komanda. Nu, mums pirmais ir suns, tad ir es, un tad ir Māris Spriņģis. Jā. Un tad ir kaķis, un tad ir pildspalva. Tas tādiem radošiem cilvēkiem. Jā. Nākamais jautājums. Jau? Labi. Jā. Kurš dzīvnieks visvairāk līdzinās tev? Aiziet laiks. Mums te jāraksta, kur mums jāraksta? Orangutāns. Jā, kur šitā Nē, tu raksti lūdzu. Labi. Raksti reši. Nē, kaģis. Es esmu Un laiks. Jā, izklausās pēc manas. Jā, pirmā komanda. Tad mums ir atbildes kaķis, lauva, suns, zirgs un pingvīns. Zulīd. Kādi jautājumi? Zirgs ir labi. Nav jautājumu. Jautājumu nav. Straight forward, manuprāt. Jā, otrā komanda. Mums ir suns, kaķis, sliņģis, pētiķis un zivs. Zivs. Es gribētu būt zivs. Trešā komanda. Mums ir sliņķis, suns, lācis, lauva un mērkaķis. Jā. Nu, būs sliņķis. Šie visi ir lieliski atbilžu varianti. Pēdējais šī uzdevuma jautājums ir, kādus smagos metālus tu zini? Aiziet laiks. Svins, čuguns. Smagie metāli. Kapars. Svins. Tā neraksta čuguns. Man liekas, metāls. Heavy metal. Kapars. Heavy metal. Metallic. Skyforger. Kas ir populārākā grupa? Metallica. Jā. Mums tu vienīgi iemjaut. Es labāk tagad sēdēt matemātikā. Un laiks. Visi tur minēja, nu, loģiskas atbildes, un tagad ienāca tās RMT skolēnu atbildes, nu. Pirmā komanda. Mēs izvēlējāmies, mums ir svins, čuguns, kapars, metālika un dzels. Metālika ir smagais metāls. Jā. Burtiski. Tiešām. Otrā komanda. Tā, mums ir dzels, sudrabs, svarš, metālika un AC/DC. Jūs kopējāt vai viņi no jums nokopēja? Jā, es divu. Tas ir smagais metāls. Kāda jums variantā? Pārš, dzels, metālika, System of the Down and Skyforger. Skyforgers ir labi. Pārsteidzoši, ka viņi aizgāja vairāk uz mūzikas grupām, bet ar šo arī noslēdzās mūsu spēle Tauta runā. Bravo! Kursu kai? Vai kāds no jums jau iepriekš ir piedalījies kursu karos? Nē. Nu labi, tad jūs nezināt, ka mūsu nākamā spēle Skaties nu ir par ko? Par skatīšanos. Komandām būs iespēja skatīties 3 videoklipus. Katrs video būs 20 sekundžu garš, un katrā klipā būs dažāds video skaits. Pēc klipu noskatīšanās mēs jums atļausim rakstīt, un jums tiks dotas 30 sekundes, lai pierakstītu visu, ko jūs esat atcerējušies. Svarīgi ir iegaumēt visas detaļas, ko vien redz, ko vien dzird, un obligāti jāpieraksta. Mēs varam pierakstīt, kamēr iet video? Nē. Mēs skatīsimies noliekat marķieru visi rokā. rakstāmos, jā? Ko redz un ko dzird, jā. Pirmā videoklipa skatīšanās. Tas to atceries, jā. Nāk saulei trijādi viesi. Well, I suppose you could let me stay another week. Vai jums jebkad bija ienācis prātā, ka jūs būtu Latvijas valsts prezidents? Negluži.
Aiziet laiks. Matrix. Animācijas video, kur spēlē Mr. Beans. Un laiks liekam nostrākstāmos. Tā, tātad pirmā komanda. Ja, pirmā komanda. Tur bija Matrix, kadrs no filmas Matrix. Tad bija animācija, kur spēlēja instrumentus uz mēnesi. Tad bija kadrs no filmas Mr. Beans slimnīcā. Tad bija maģisks bēbis, rotaļlieta. Un tad bija intervija ar prezidentu, ko vadīja jaukie Krišjāns un Tomas. Pat zinu vārdus. Tomas ir dzirdēts klausies. Otrā komanda. Tā, mums ir pa vārdiem. Mums ir Skriena, Pistola, Slepkavība, Latviešu animācija, Mr. Beans, Lēle un Tomas. Tomas atpazīst visu laiku. Laikam ir iegaumējuši. Trešā komanda. Tad pirmais bija Matrix. Tur mēs pierakstījām, ka tur bija ierocis vēl. Tad bija izcelās stobras filmā Saule brauca debesīs, kuru ieskandināja grupa Dzels Vilks. Un tad bija Mr. Beans. Un tad intervija ar prezidentu. Atbildes ir pieņemtas. Mēs skatāmies otro video. Ja tev šķiet, ka šis ir īstais brīdis, kad iegādāties pirmo, es vairs nevaru to vairāk pieciest. Nebaidīšos ļaut. Laba pieeja! Aiziet laiks. Latvijas beigas Justin Timberlakes. Justin Timberlakes. Tad bija Justin Timberlake. Administrācija. Tas nebija žairs. Un izsaitu vārdu. Un laiks liekam nostrākstāmos. Nevar pierakstīt fiziski tik daudz. Lūdzu, uzklausam pirmo komandu. Mēs pierakstījām Justin Timberlake video, neatcerosies. Tad bija kadrs no animācijas Straume, skolotāja Vanaga tutorials, slepošana. No Alpu kadri, no drona. Jā. Miks Galvanovskis. Jā, mūzikas video un koncerts vēl viens, ar bungām, kur bija grupa. Paldies par jūsu atbildēm. Lūdzu. Otrā komanda. Mums ir Justin Timberlakes dziesma Happy, Vanaga video par kādu kameru iegādāties, Zelta globus nominētā Straume, Alpu kalni un hokejs. Paldies par atbildēm. Trešā komanda. Mēs uzrakstījām hokejs, tad ir Ginta Zilbaloža Straume, tad ir Justins Timberlakes, tad ir Jēzus / draudze, 5. ir Kalni, un tad ir vēl Aba. Tad esat gatavi pēdējam videoklipam. Saspringtākajam. Kas par sūdiem? Smokehead! No, you love me! Kad man bija 16, 18 gadi. Hakuna Matata! Aiziet laiks. Sonics. Hulks. Brinkevičs. Mambams kaut kāds. Kas? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Tad ir tik bēvā. Diplomdarbs. Tas diplomdarbs, kā viņš sauc. Ierakst otru diplomdarbs. Un tad pierakst Hulks. Maskā. Mums ir vēl. Nē. Un laiks? Nu labi, mēs gribētu pierakstīt. Pirmā komanda. Mums ir Maska. Tur ir Pumba. Pumba, Sonic, Pulp Fiction, tā melnbaltā filma, es nezinu, kas bija sākumā, tur bija tāds, intervija prezidentu, kur viņš runāja par savu jaunību, tad bija animācija no diplomdarba, kur Teikanu ieslēdz, tad bija otrs diplomdarbs no pagājušā gada, kur tika filmēta, bija intervija, tā ne intervija, bet izpratināšana. Saucās tā filma. Ok. Un Hulks, jā. Paldies par atbildēm. Otrā komanda. Tā, mums ir Dejas, Maska, Jims Kerijs, Sonics, prezidenta intervija, Hulks un Lion King filmas klips. Paldies.
Ok, mums bija Kahuna Matata. Hakuna Matata. Matata. Tad bija Hulks, tad bija Rinkēvičs, tad bija Pulp Fiction, tad bija Sonika pirmā daļa, un tad bija Justins Biebers, un tad bija filma Maska. Paldies par atbildēm. Par šo arī noslēdzās mūsu otrais uzdevums. Tad ejam pie nākamā. Nu, tad sāksim epizodes trešo uzdevumu – teikas un mīti. Šajā spēlē ir 5 uzdevumi. Finālistiem būs jāzina mīti vai arī jāapstiprina teikas par un ap Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu. Katram mītam un teikai būs 4 atbilžu varianti. Šajā spēlē zināšanas, protams, ir svarīgas, bet arī svarīga būs veiklība, jo tāpēc, ka atbildēt varēs tikai tā komanda, kura pirmā ir nospiedusi pogu. Ja pirmā komanda, kura nospiedusi pogu, atbild pareizi, tad tā var saņemt 30 punktus. Pārējām komandām nav iespēja atbildēt. Ja komanda, kas pirmā nospiedusi pogu, atbild nepareizi, tad viņi zaudē iespēju atbildēt uz šo jautājumu un atbild uz viņu otrā komanda, kas nospieda. Mēs varam sākt. Jāpieraksta. Tātad pirmais mīts. Runā, ka 1989. gadā RMMT tika dibināts kā atbilžu varianti. Aiziet laiks. Jā, otrā komanda, jūs atbildi? Pirmais variants. Rīgas 74. profesionāla tehniskā vidusskola daļrada. Tā ir pareizā atbilde. Apsveicam ar iegūtajiem punktiem. Nākamais jautājums. Runā, ka RMMT kopš 2017. gada piedalās jauno profesionāļu konkursā ar nosaukumu. Kur tie plīzinieki uzvarēja? Aiziet laiks. Jā, mums ir variants. Latvija, jā. Un jūs esat ieguvuši punktus. Apsveicam. Turpinam ar trešo mītu. Runā, ka RMMT pasniedzējs Mārtiņš Vanaks ir... Dievs. Nē, pagaidi. Aiziet laiks. Tā, trešā komanda. Pēdējais. Ir bijis modelis fotosesijā, ko veidojis fotogrāfs Reinis Fjodorovs. Un tā ir pareizā atbilde. Nākamais mīts. Runā, ka 2020. gadā RMMT pedagogu skaits bija atbilžu varianti. Aiziet laiks. Jā. Trešais variants. Cik? 119, jā? Jūs minat, jā? Un tā ir pareizā atbilde. Apsveicam! Un noslēdzošais jautājums šajā spēlē ir, runā, ka RMMT 2022. gadā apmeklēja, kas apmeklēja? Pirmā komanda? Valsts prezidents. Vai tā ir pareizā atbilde? Tā ir pareizā atbilde. Apsveicam! Saka, Kurā? Nu, tagad ir pienācis laiks epizodes 4. uzdevumam, kur nedaudz ļausim dalībniekiem paskriet un pameklēt kaut ko, jo uzdevums saucās Skrien, meklē, min un atnes. Aicināsim komandu kapteiņus šeit studijas priekšā saņemt skolas mācību korpusu plānus, kurā būs atzīmēti dažādi atslēgas punkti. Pirmajā punktā jāpaņem kādu no lietām, kas jānes līdzi, lai pēc tam to parādītu studijā. Jums būs jāpasaka, kas tas ir un kam to lieto. Kad nonāksiet otrajā atslēgas punktā, jūs saņemsiet jaunu aploksni, kurā ir 3 latviešu tautas mīklas. Jūs varat doties tālāk tikai tad, kad esat mēģinājuši minēt visas mīklas. Jūs varat arī neuzminēt, bet tad jūs nesaņemat punktus. Bet, ja jūs turpināt minēt, tas var tērēt laiku. Trešajā punktā komandas saņems zīmīti ar 2 skolas skolotāju vārdiem un uzvārdiem, kuros būs sajaukta burtu secība. Komandai būs jāsaliek burti pareizā secībā un jāšifrē, kas tas ir par skolotāju, kas tur ir rakstīts, un komanda savas versijas ņem līdzi un studijā prezentēs uzminēto. Pēc visu 3 atslēgas punktu apmeklējuma jums ir jāatgriežās studijā. Pirmā komanda, kas atgriežas, saņem 50 punktus par ātrumu, otrā saņem 20 punktus, un trešā komanda saņem 10 punktus par to, kā atgriezās. Dosim jums iespēju izvēlēties telpas izkārtojumu. Jā. 3, 2, 1, aiziet! Tas mums ir pilnīgs eksperiments, tas ir kaut kas jauns, ko nekad mēs vēl neesam mēģinājuši.
gāju pa skolu. Es tā dzirdu aizmugurē, kāds skrien. Es pagriežu muguru, uz manīm tik daudz cilvēku vienkārši skrien. Operators, skaņotāji ar visiem tiem vadiem. Sveiki! Jums rokās ir zīmīte. Jums ir jābūt definīcijai rakstītai. Ir jums definīcija. Kāda definīcija? Jā, kur ir? Tātad jums ir jāatzvan, kura ir saiva. Saiva širā. Bet nebija grūtākais bija nemēģināt elsot, jo man likās, es nezinu, kāpēc, varbūt tas vienkārši bija uztraucos, man likās, ka to varēs dzirdēt manā mikrofonā. Kurš mums tiec Adrienu? Šītas, Varbūt 49. Tur redzi krūsiņš ir šeit. Šeit jūs aizēs atminēt skolotāju vārdus un uzvārdus. Jā. Jums ir jāpaņem vienalga kādi 2 vārdi uzvārdi. Uz rozā ir uzvārds un uz dzeltenā papīrīša apakšā ir vārds. Jums vajag atminēt. Давай šito un šito. Jā? Jā. Tā. Roberts Čipurs. Jā, tas ir Roberts Čipurs. Es sapratu. Tā. Tur. Gāja normāli. Man rokas ļoti piekusa. Tangi. Harijs. Kura man? Nelija. Nē, tas ir Harijs uzvārds, kā viņam ir. Ginta. Rūkmane. Kurš kabinets? Kur te? Viens atdod uz te kaut ko. Atdod pa vidu. Kur te? Kur tas ir vispār? Pa vidu. Paldies. Jums ir uzdevums? Jā, paldies Dievam. Visu dzird, bet neko nesaka. Jā, mikrofons. Mikrofons? Ja būs pie ķīmijas skolotājs? Pilna istaba, bet redzēt nevar. Pilna istaba, bet redzēt nevar. Nav ne jau. Gais. Vai vienkārši kaut ko? Vai kaut ko? Gais, jā. Labi, gais. Atrodiet mūs kaut kur te. Otrais stāvs. Skrienam vienkārši otru stāvu. Man bija ne tik liela darba, kā viņiem. Man bija darbs skriet ar kameru priekš komandai, kad bija uzdevums. Tas bija ļoti grūti, es varu pateikt. Man bija uzdevums skriet priekš viņiem, bet es skrietu aiz viņiem visu laiku. Jo es skrēju ar 3. kursu videooperatoriem, un viņi tik ātri skrēja, ka es nevaru neko izdarīt. Kas ir te? Kur nozīmē te? Es esmu te. Te nekā nav. Pirmais stāvs. Atnēs glazūras kašamo stietni. Kas tas tāds? Glazūras kašamais stietnis. Tas ir tur apakšā, ne? Jā, tas ir strepēs. Ejam uz strepē. Tricām vicīt, kāpēc tu? Tu gribi pateikt, ka mēs pa nepareizo stāvījām? Tā nevar. Tas ir brīžam jauns, brīžam vecs. Brīžam vecs, brīžam jauns. Kurš tad? Valter, tu zini Mīkls, nāc šur. Ko, tagad es sāku strādāt? Brīžam vecs, brīžam jauns. Valter, brīžam vecs, brīžam jauns. Just what the fuck are you talking about? Es nezinu! Viņu izmanto kaut kādā mūsu nodaļā. Jā! Pagaidām guļas. Nē, guļas. Nē, apmācībā nav. Tas ir, lai zeltu atrast, ne? Jā! Vispār jā, lai... Mēs padodamies. Mums ir depresija un mēs padodamies. Skolotāji, jūs zināt, Niklas? Jautājums jums. Jūs saprotat, Niklas?
Mums vajag šis Mīkls palīdzēt atminēt. Mīkls zinu atrisinājumus, nezinu. Ai, šausmas. Misteri, lai. Jā, šeit ir kontraukums. Es ceru, ka būs kaut kāds kadrs, kur kāds nolaikās ar kameru. Protams, labi, for the record, tas ir joks, bet, būtu interesanti to redzēt. Tu to nofilmē? Jā. Palaiz. Ir burķi. Jūs tos apčakrējāt, kurus varam apčakrēt? Nē, jums šis ir jāpačakrē. Kamēr jūs būsiet apčakrēt. Birute. Jā. Birute Štvecka. Jā. Nav tas. Man arī liekas, ka tas nav tas. Ieskaros kaut kā būjiņš. Man liekas, ka Ivars tur tajā pašā caurumā roku vēlreiz. Nebās tā ir. Es sagaidu to, ka tur ir ļoti liels hauss. Trešie operatori. Un ar stilu ierodās. Kas par finišu iespaidīgi. Jūs esat klāt. Jums rokās ir jābūt norādēt par priekšmetu nosaukumu. Atpolījāt, tur ir norāde. Mēs laikam šajā? Labi. Pasaka kādu ātrumu, jā! Kūneri. Nē, es teikšu vienkārši tā, mēs esam ļoti loģiski domājuši cilvēki. Mēs domājam ar savu galvu, tāpēc mēs arī negājām pie citiem cilvēkiem. Tāpēc mēs nezinājām, ka jāmeklē palīdzību visu laiku. Mēs tā individuāli tā spēcīgi. Visi ir atgriežušies. Super. Tad sāksim ar pirmo komandu. Tātad kāds bija jūsu priekšmets? Kursukai! Tad sāksim ar pirmo komandu. Tātad kāds bija jūsu priekšmets? Tas ir tekstilam. Tur nav. Aušanai, ko izmanto. Mums ir paņēma to lapiņu. Labi. Pirmā mīkla. Brīžam vecs, brīžam jauns. Mums gads bija atbildi. Otrā mīkla. Nāk viens. Divi radās. Problēmas. Jā. Un pie trešā bija augšā brauc, apakšā rūts. Vēders. Un kādus pasniedzējus jūs atšifrējāt? Mums bija Ginta Rukmane un Harijs Liepiņš. Jā. Super, izklausās, ka jums ir labi gājis. Pazīstami pasniedzējs klausās. Tu ir? Tā tad iespējams tāda ir, jā. Un kā otrajai komandai veicās? Paspējāt visu? Tā, mums pirmais bija mīkla. Mums bija, kad tu viņu ķer, tad viņš bēg, kad tu beidz, tad viņš tevi ķer. Mums bija ēna. Tad ir melns puisēns koka krekliņš, kur daguni pabāžt ar melnumu atstāja. Mums ir ogle. Un kas iet bez kājām nenāk apakaļ, laiks. Tā, tad nākamajā mums bija skolotāji. Mums ir zīmēšanas skolotāja Birta Fēcka. Un mums ir operatori mīļākais skolotājs Kaspars Brāķis. Oh my God! Jā. Labi, kā atminējāt? Un priekšmets? Priekšmets ir atspolēm. Nē, tu? Tas ir. To izmanto? Mēs minējām, ka tekstilu nodaļu izmanto. Labi, pieņemam. Un trešā komanda, kā jums gāja? Kā mums gāja? Mums gāja ar kājām, jā. Jā. Labi, mēs skrējām. Jā, labi, jā. Vai Mīkls? Mīkls, jā, labi. Visu dzird, bet nekā nesaka. Mēs domājam, ka tas ir... Ausis. Jā. Kas paliek vecs, bet atkal nāk no jauna. Tas ir gads. Arī gads.
pilna istaba, bet redzēt nevar. Gaisa. Jā, mēs esam pasniedzēji, jā. Mums bija vairāk grūtību ar Klaudiju Admediņu, jā. Un uzreiz mēs atminējam Robertu Cipuru. Roberts Cipurs. Jā. Labākais draugs. Priekšmets? Priekšmets mums ir sietiņš. Jā. Un kam to lieto? Tas ir labs jautājums. Mēs minējam, tas ir tekstils. Bet mēs atgriežamies ar pēdējo šīs sezonas spēli, lai noskaidrotu, kurš tad saņems to kausu. Pareizi? Jā. Spēle, iespējams, jūs jau viņu pazīstat, saucās Uzmini dziesmu. Tātad, kā iepriekš, mēs jums aprakstīsim dziesmas latviešu valodā, un jūsu uzdevums ir atminēt. Ir iespēja, protams, prasīt papildu iespēju, kā jūs ļoti labi atceraties, un Tomas izpildījumā dzirdēt dziesmas melodiju. Pirmās dziesmas apraksts. Dziesma par lietu sakārtošanu prioritāšu secībā un par vēlēšanos pašam būt noteicējam par savu dzīvi, kuru var salīdzināt ar lielu ūdens tilpni. Vai ir kādi varianti? Tomas? Vai mums ir vajadzīga papildu iespēja? Jā. Lampa. Mums ir, jā. Sorry. Jā, Tomas, paldies. Tas bija ļoti veiksmīgi. Paldies. Tas ir Imagine Dragons Believer. Jā. Tā ir pareiza atbilde. Dziesma par pārmērīgām izklaidēm nedēļas nogalē, kuru rezultātā mūs palūdza aiziet, pat neskatoties uz mūsu bagātīgajiem bezskaidras naudas norēķiniem. Vai ir kādi varianti? Tomas, jā. Last Friday Night by Katy Perry. Tā ir atkal pareiza atbilde. Super! Dziesma par šizofrēniskiem murgiem, kuros varonis cīnās ar izejas atrašanu, dreifēšanu, lūkšanu, slikti padarītu darbu kapos un cilvēkiem, kuri nav tie, par kuriem uzdodas ar mērķi ievilināt savā pulkā arī apjukušo varoni. Ļoti daudz teksta, bet vai ir varianti? Tomas. Kāds varbūt minējis? Tomas. Mēs visi minam Tomasu. Jā. Manuprāt, Tomasa dziedāšana bija vienkārši fenomenāla. Es pat, kad skaitīju punktus, man bija visas atbildes tām dziesmām, bet es pat nestījos, lai varētu minēt. Un es katru dienu, katru reizi, kad tur filmējās, es gaidīju, ka viņš tur kas pazīstams. Hello, by Dons. Vai tā ir pareiza atbilde? Tā ir pareiza atbilde. Dziesma par lielībnieku no laukiem, kurš apskauž ceļus ar mašīnām, bet, lai to maskētu, lielās ar savu apģērbu, mājlopu kopšanas piedarumiem un spēju nonākt vietās, kurās auto īpašnieki nespēja nonākt. Nē, tas ir countries. Taylor Swift? Tas ir paļabūt. Nē. Vai ir kāds minējums? Tomās! Viss kārtībā, jūs nospētāt. Lil Nas X, Old Town Road. Lil Nas X, Old Town Road. Ko Billy. Pareizi atbild. Apsveicam ar iegūtajiem punktiem. Dziesma par puisi, kurš ir pārliecināts, ka viņam mēģina piespēlēt svešu bērnu, jo viņš nav klausījies padomam, ievērot veselības mācības stundās izteiktos brīdinājumus par puišu un meiteņu attiecībām. Tāds ir dziesmas apraksts. Vai ir kādi minējumi? Tomas.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jā, paldies Dievam! Tas koki Viņi uzspēd pirmie. Tas ir Billie Jean. Vai Michael Jackson. Jā. Tas ir Billie Jean. Tā ir pareiza atbilde. Kursu kai, gudrība uzmaidi, kursu kai. Mēs esam atgriezušies. Mēs esam saskaitījuši punktus, un mūsu vadībā drīz būs rezultāti. Vadībā. Kāds Rīcība. Nu labi, jā, mēs noskaidrosim, kurš tad ir uzvarējis. Kas mums ir jāsauc, lai mēs uzzinātu? Nu, kas tad? Jūs zināt, kas mums ir jāsauc? Tomas! Visas spēles ļoti labi tā bija iesaistījušās tā savstarpēji. Jo kaut ko ņemt ārā, es pat domāju, varētu tieši pielikt tikai. Tā, paldies. Nu, man personīgi ir rokas trīts. Es Nezinu, arī kā viņiem. esmu ļoti Visiem satraukts. rokas trīts. Bet, nu, Bišķiņi ir, jā. Viņam netrīc. Viņš ir mierīgs. Viņš ir fokusēts. Vienmēr chill. Tātad trešo vietu. Kursu karu trešajā sezonā iegūst. Drumroll. Mēs, jā. MF11. Apsveicām. Paziņojam pirmo vietu. Nu tad lielu drumrollu. Tad lielu drumrollu. Es došu tev. Un kursu karu trešajā sezonā pirmo vietu iegūst MO 11. Jā! Mēs esam labākie! Un apsveicam! Jā! Paldies! Un apsveicam arī otrās vietas ieguvēju MO 32. Apsveicam arī otro vietu. Un jā, šogad, tādēļ, ka es esmu 4. kurs, visticamāk šis ir mans pēdējais gads piedaloties kursu karu veidošanā, jo vairs es šeit nemācīšos. Un tāpēc šis arī man bija tāds nedaudz īpašs notikums, jo es šeit esmu bijis no paša sākuma, un šī ir tā kā pēdējā spēle. Kursu karu trešā sezona ir noslēgusies. Un, paldies visiem, kas piedalījās. Paldies par iespēju. Paldies par šovu. Paldies. Paldies par šovu. Paldies par šovu. Vienkārši paldies. Visiem paldies filmēšanas komandai, vadītājiem, skolai, visiem, kam var pateikties, mēs pasakamies. Mēs bijām Rīgas Mākslas un Mēdīju tehnikuma TV klubs, un tiekamies nākamreiz. Tiekamies, nākamajā sezonā visticamāk. Un tad ir arī mazas dāvaniņas. Cauri redzams viss, apstūlis, graujoši sašutis. Burbulis lidot pārstājis, apstāklis patiesi izmisis. Un līdzās jāiet dostās lielāku mešu, sasēc jāiet puķi un avižu vešu. Neatstājas vākas un vienrežu ceļš, jātiek kā viens un nesvarēs ceļš. Sazadojam. Burbulis saku noslēdzis, pārņēmis, setniekus uzmetis. Burbulis, kā bruņoru pucis, aizlīdis, saknēs pārtasis. Un līdzās jāiet dostās lielāku mešu,
Sasēc kā ir putni un naižu vējš, es neapstāju bākas un vienreiz ceļš, kā vienkārši dziejams un nepareiz ceļš. Lidot pārstājas apstākļus, patiesi izmisis. Un līdās kā ir postās lielāku mežu, sasēc kā ir putni un nāviņu vējš, es neapstāju bākas un vienreiz ceļš, kā vienkārši dziejams un nepareiz ceļš. Kas aizved mājās?